Bet tikmēr esam jau gatavi sākt spēli. Un aiziet, FC Nikers var sākt savu. Pretspēlētājs. Redzēsim, ko no soda sitiena Jēkabpils Lūša var izveidot. Tur saķešanās uz soda laukumā izdodās gan precīzi izspēlēt. Arturs Cīruls precīzi svārtos. Skolas audzēknis pazīvojies arī Liepājā spēlējot lielo futbolu, bet tagad ceļi atraduši rikošets. Kristaps Jansons gūst pirmos vārtus mājas spēlē. Nu, mazliet arī ar palīdzību no Jēkabpils Lūša komandas puses. Tā kā, protams, priecājamies par Kristapa vārtu gūmu, bet no Alenam Danielam Spruktam nav uzsākt uzbrukumu. Šeit gar centra līniju ļoti laba saspēle ir viesiem. Tur viņu labu bumbu, nu tagad ar galvu uzreiz izdara sitienu. Arturs Cīruls ķer bumbu rokās, uzreiz tālāk piespēl Krūmiņš maina malu, tiks pie sitiena Ošis. Bloķēts Krūmiņš, otrais arī bloķēts. Ponomarjovam labs sitiens, Bondars pret. Turī Ponomarjovs, Krūmiņš krīt, pārkāpums nav. Tagad jau pret uzbrukums jāizsargā Potlovs, labi atrod Putānu, izspēlē līdz galam, beigās paspēja atgriezt profesionālā komandā. Vairāk nevar būt ārzemju spēlētāji, bet no ārpus Kuldīgas novada spēlētāji. Labi, Jansons atrodoši. Ošis skaisti nomāna Edvards Ošis, izkārto Kristapam Jansonam otro vārtu gūmu šajā mačā. Nu, redzam, arī Arturs Cīruls pievienojas svinībām. Nu, skaidrs, nu, tas, ko arī pirmsspēles studijā es pieminēju. Otrajā vārtu gūmā ar Edvardu. Mazliet neprecīza saspēle. Bīstams pretuzbrukums jau viesiem var izveidoties. Tiek līdz tukšiem vārtiem un gūst arī pirmos vārtus Jēkabpils Lūši. Rolands Putāns atklāja arī rezultātu Lūši komandai. 1-2 no viesu tajā pat dienā. Vīrs jau atnāca saņemt savu velosipēdu. Visas sezonas laikā bija iespēja loterijas biļetes mest kastītē. Nu, tagad Jansons var tikt pie trešā vārtu gūma. Tas arī notiek. Kristaps Jansons hat-trick. Pirmajā FC Nikers mājas spēlē jaunajā Optibet futbola virslīgas sezonā. Viens no spēlētājiem, kurā minūtē tiks gūti vārti. Kā jau teicu, pirmajā puslaikā vārtu pārlikums Kristaps Jansons vēlreiz bija pa vārtiem. Viņa redzījums pa vārtiem bloķēts. Tagad ceturtie vārti FC Nikers komandai. Nu, līkās jau, ka tur pārķers kāds to bumbu sodlaukumā. Beigās netiek tā līdz Tomam Bergmanim un 3 vārtu vadi jau. Šoreiz jau mazliet lielāka saspēle. Cevičs malā saņēma bumbu tur. Tagad Jēkabpiliešiem iespēja tikt pie vārtu gūmu, un to viņi arī dara. Rolandam Putānam otrie vārti šajā spēlē. Arturs Cīruls, nu, izties laikam, ka vienkārši nepaspēja laicīgi atstāt vārtus. Tā kā arī nav tā, ka veiksmi nestāv klāt mainiekiem. Tagad laba saspēle un rezultāts starpība tiek samazināta līdz minimumam. Ātra pārēja. Redzam, tas, ko izties centās uz brīdi, ka FC Nikers negribēja ļaut, bet Mārtiņam Rubļevskim izdodās ar game spēlējumu. Šogad Arturs Cīruls un Arturs Broks. Šādi divu vārdsargi pieejami Vitālijam Voskānam, bet tikmēr rezultāts tiek izlīdzināts 4-4. Spēcīgs sitiens no Mārtiņa Rubļevska un pašā vārtu priekšā. Es nesaredzēju kurš, bet šie tatu Maņakovam izdevās ilgi. Gaidīja Uģis, kamēr bumba nokritīs pie zemes. Pret uzbrukums Jēkabpiliešiem. Broks iznāk laicīgi ārā no vārtiem. 15 sekundes vēl. Un ļoti bīstam Arturs Broks. Potlovs neļauj ievadīt bumbu spēlē. Tāls sitiens pa vārtiem, vai izdosies tomēr izvilkt arī uzvaru, tomēr ne, un spēle ir galā. Nu, ļoti tuvu. Ļoti tuvu FC Nikers bija, lai pat spēles beigās izvilktu uzvaru.